Es esmu sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlstības dienā. Šīs ir vēstījums īsti par galveno. Un lasot Bībeli, man gluži tāpat kā tev rodas pārdomas. Un es tās cenšos pieskicēt, piezīmēt. Un šodien es padalīšos ar kādu no tām. Es esmu, protams, savā lasījumā daudz tālāk nekā par ko es tagad runāju. Un tāpēc reizēm iznāk vai nu atkārtoties, vai ilgi jāmeklē, kur es esmu bijusi, un šodien es apstāšu šos. Es esmu atšķīrusi Lūkas evaņģēliju, bet man vajadzētu Marka evaņģēliju 6. nodaļu. Marka evaņģēlija 5. nodaļa. Tā ir tāda ļoti spēcīga lasīšanai. Marka evaņģēlija 5. nodaļā šī te sieva, kas atnāk un, tur ir situācija, ka ir cilvēks, kam ir mirst meita, kas arī nomirst, un viņš bija sinagogas priekšnieks, viņš nāk pie Jēzus un saka, nāc, man meitiņa mirst, un labi, ja es saka, iesim, un pa vidu ir sieviete ar savu stāstu, ar savu liecību, ar to, kam viņa cauri izgājusi, un tas viss prasa laiku. Un kad šim sinagogas priekšniekam pasaka, neapbrūtini mācītāji, tā meitiņa mirusi, tur vairs neko nevar darīt. Jēzus nāk un saka, nebīsties, tikai tici. Un šodien es gribu tevi stiprināt ar šo vārdu. Nebīsties, tikai tici. Tici tam, ko teicis Dievs, ko viņš tev ir apsolījis, ko viņš tev ir, ar kādu vārdu viņš uz tevi ir runājis, stāvi un turies pie šī vārda. Nebīsties, tikai tici. Tam vārdam ir spēks. Tavai ticībai ir spēks. Tavas lūkšanas Dievs ir uzklausījis. Viņš vēro to brīdi, kad visu pārņemt savās rokās. Nebīsties, tikai tici. Tavā situācijā, zīmīgi, ka es tikko aptvēru, ka es šo saku vairāk pati sev. Jo manā dzīvē ir dažas lietas, kuras es vakar atdevu Dievam un nolēmu uzskatīt par mirušām. Daži sapņi, kurus uzskatu par mirušiem. Un laikam tā jau ir, ka tad, kad tu sludini Dieva vārdu, tu lielāko stiprinājumu saņem pats, un šobrīd tā ir noticis. Nebīsties, tikai tici, saka Jēzus. Tu, ko viņš teicis, viņš ir izdarījis. Lai cik bezcerīgi izskatītos tava situācija, Dievam ir veids, kā to savest kārtībā. Dievs vēro brīdi, kad visu to pārņem savās rokās. Marka evaņģēlijas 5. nodaļa. Bet Jēzus dzirdēja vārdus, ko tie teica. Viņš sacīja uz sinagogas priekšnieku, nebīsties, tikai tici. Un pirms tam 34. pantā viņš saka, mana meita, tava ticība tevi palīdzējusi, ej ar mieru un paliec vesela no savas kaites. Es nezinu, kurš no vārdiem atsaucas tev šodien, bet tas ir tas, ko teicis Jēzus. Cilvēks, Dievs, mūsu glābējs, mirušais un augšām celtais, viņš ir dzīvs. Un kad viņš to pateica, viņš bija miesā uz zemes. Tad šis vārds tika ierakstīts, un šodien tas tiek pasludināts. Vārds, ko teicis Dievs. Un pats Dievs tam piešķir spēku. Tēvs apstiprina savu vārdu ar brīnumiem un zīmēm. Kungs Dievs pagodina savu vārdu manas brāļa un manas māsas dzīvēs šodien, Dievs. Ka tās lietas, kam viņi ir ticējuši, tie sapņi, ko mēs esam aprakuši, Kungs, ka tie piedzimst no jauna ar tavas godības spēku. Tēvs, es pateicos tev, Dievs, ka mēs katrs tev esam tik ļoti svarīgi, ka tu dzirdi mūsu sāpi, mūsu sirds saucienus un tu atbild uz to. Es izvēlos nebīties, ticēt un redzēt tavu varenību. Es nebīstos, es ticu tikai.
Un tu teici, ka mana ticība man ir palīdzējusi. Tēvs, es pateicos Tev par katru piepildītu lūgšanu. Es pateicos par tām lūgšanām. Es pienesu slavas upuri par tām lūgšanām, uz kurām mēs vēl neesam redzējuši atbildes. Bet Tu, Dievs, esi atbildējis, un mēs izvēlamies ticēt tam. Es Tev pateicos, es Tevi slavēju, es Tevi cildinu, Tev vienīgajam slava, gods un pateicība Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.